Sveicinās mans mazais draudziņš. Šajā YouTube video es tev parādīšu, kā tu vari uztaisīt pedalboardu budžeta variantā. Pie vienas arī patestēju šobrīd, kāda ir skaņas kvalitāte braucot ar riteni. Un, ja tu redzi šo video, tad visticamākais tā kvalitāte nav pats sliktākā. Nevar dzirdēt baigās vēja skaņas vai vēl kaut ko, tāpēc jā. Tad šobrīd es ceļā uz veikalu, lai nopirktu pašu pedalboardu. Un es nezinu, cik daudz tu esi interesējies par ģitāras pedalboardiem. Tad tiem, kas vispār nezina, kas tas tāds ir, no īsumā tad pastāstīšu. Šis droši vien būs tāds brīvāk formāti, garāks video, kur iespējams kāds arī var skatīties ASMR variantā fonā, kamēr ēd desmais vai kaut ko tādu. Un es vienkārši brīvi stāstīšu savu dzīves stāstu par to, kas ir pedalboards, kā uztaisīt viņu budžeta variantā. Pēc tam es arī nodemonstrēšu, kāds izskatās praktiski. To gala rezultātu arī parādīšu. Un tā, pie viena varbūt stāstīšu vēl kaut kāds cits dzīves stāsts, kamēr esmu ceļā, lai nopirktu pašu pedalboardu. Tātad, kas ir pedalboards? Ja tu vēl nezini, kas tas tāds ir, tad es tev īstenībā varu izskaidrot. Varbūt esi redzējis, ja ģitāristiem ir tādi mazi pedāļi, kurus viņi spiež, kas maina skaņu signālu. To sauc par efektu pedāļiem. Viņi ir daudz un dažādi. Overdrive, distortion, delay, chorus, reverb, blā, blā, blā. Par to vien varētu stāstīt ļoti daudz. Un kas ir pedalboards? Pedalboards savā būtībā ir vienkārši platforma, uz kuras tu šos pedāļus turi. Kāpēc tev varētu būt vajadzīgs tieši pedalboards? Kāpēc viņus nevar turēt vienkārši brīvi, kā gribās? Nu, praktiski iemesli dēļ, iedomājies, spēlē koncertu, vai arī tu brauc savu grupas mēģinājumu, tad gribās visus efektus paņemt līdzi. Gribās to izdarīt ārtā variantā, lai tad no katru reizi jāliek vadu kopā atpakaļ un tā tālāk. Un tad, ģitāristi šādiem nolūkiem izmanto pedalboardus. Tāds tipiskais variants būtu, iedomājies, ka ir tāda kā plāksne no kaut kāda materiāla, koka, kaut kāda metāla. Un uz viņas ir velcro lente. Un tiem efektu pedāļiem tu otrā pusē arī pielīmēt to velcro lenti, un tad tu vienkārši tos pedāļus līmēt virsū uz tā pedalboarda. Un tas ir ērts, efektīvs veids, kā pārvietot savus pedāļus. Varbūt tev ir situācijas, ka tev ir vajadzība šos efektu pedāļus mainīt no viena projekta uz citu. Pieņemsim, tev vienā dienā ir metāla koncerts ar saviem biedriem, nākamajā tev ir džedz koncerts ar citiem biedriem. Vajadzīga cita skaņa. Tu vienkārši to velcro var noņemt tos pedāļus nost. Uzlikt virs tev tos, kas tev vajadzīgi citam koncertam. Un laimīgi doties tālāk. Un viens variants, kā tu vari šos pedalboardus iegādāties, vienkārši aiziet uz kādu mūzikas veikalu un nopirkt jau gatavā formātā, kur viņš nāk jau ar visu to velcro lenti. Ja tur ir tāds stiprināšanas mehānisms, varbūt tā komplektā jau nāk stoma, kaut kāda aksesuāra un tā. Nu, un ja tu to darīsi, tu ievēros arī, kad tās cenas ir diezgan, es neteikšu, ka viņas ir ļoti lielas, bet tur ir jāmaksā normāla summa. Tāds budžeta pedalboards, rupi runājot, atkarīgs no firmas un blā blā, cik viņš ir liels izmērs un vispārējais. Bet, tā rupi runājot, tu rēķināties kādu 100 eiro noliks, un ja tev gribās, pieņemsim, krūtu transporta kastu un lielāku formātu, un tā, lai tu forši vari apakšā arī barošanas lofts nolikt un tās sistēmas, kā tu vadus lietas kopā, un, tur, teiksim tā, no 100 eiro līdz pat var aiziet uz custom made modeļiem, kuri tur ir ar visādām variācijām, kā tur tās signāla ķēdes mainīt un tā tālāk un blā blā, tad tur var aiziet arī ļoti lielās naudas summās. Savukārt, es šajā video gribu nodemonstrēt, ka var uztaisīt arī ļoti lētā variantā un viss pilnībā normāli. Un es arī iedošu savu pieredzi un
savus argumentus, kāpēc es šobrīd vispār esmu nolēmis uztaisīt tādu pedalboardu. Tad viena no lietām, kas tev laikam ejot priekš varētu sākt veidoties, ir ģitāras efektu pedāļu kolekcija. Un, tas ir atkarīgs no tava, teiksim tā, entuziasma un cik ļoti tev patīk kolekcionēt un tā tālāk. Varbūt tev būs 3 pedāļi, varbūt vairāk, varbūt tev būs 10, varbūt tev būs 10 distortion un overdrive pedāļi. Un, tā ir tāda populāra lieta, ko ģitārists dara. Tad vēl viena kategorija, ko es varu piebilst, ir ļoti populāra lieta mūsdienās ir izmantot nevis pedalboardu ar dažādiem atsevišķiem efektu pedāļiem, vienkārši valodā runājot efektu procesors. Tas ir tāds kā pedāls, kur izdarīt ļoti daudz dažādas lietas vienlaicīgi. Un virtuālā līmenī ir mūsdienās tiem efektu procesoriem ir izdarīt ļoti daudz dažādas lietas. Un viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc tīri praktiski runājot, varētu izvēlēties procesoru, nevis taisīt savu pedalboardu ar analogiem pedāļiem un tā tālāk, ir vienkārši formas faktors. Tu vari nopirkt vienu kastīti, un viņā iekšā ir viss, un tu vari saglabāt daudz dažādus variantus, un viss notiek ļoti parocīgi un tā. Un tas ir īpaši varbūt svarīgi, ja spēlē daudz koncertus, un pieņemsim, tev nav savs transporta līdzeklis, tā nav mašīna, ko brauc uz koncertiem, vai arī tu esi īpaši individs, tad varbūt tu brauc uz koncertiem ar savu ģitāru un mocu, un centies to visu sabāzt uz motociklu. Bet, ja tev ir mašīna, tad parasti ir tā, ka tu vari darīt diezgan brīvi, tu vari atrast savu kombi, vai varbūt kabinetu un galvu, ja kāds cits mūsdienās izmanto kabinetu un galvu. Jūs varat atstāt kādu komentāru, man interesē, vai tev ir tā ģitāras arī. Respektīvi, tas, ko es saku, ir, ka, ja tev ir mašīna, tad tas formu faktors tik lielu lomu nespēlē, tāpat viss palikt mašīnā un iet. Savukārt, ja tev nav mašīna, un tev kāds koncerts jāņem līdz pastiprinātājs un pedalboards ar visu pedalboardu kastu un tā tālāk ģitāru, varbūt vairākas ģitāras, tas ļoti ātri kļūst apgrūtinoši, un kaut kādā mirklī varbūt tu vienkārši beidz to darīt un tāds apsvērt citas opcijas. Un tad efektu procesors principā ļoti labs variants, jo mūsdienās šie efektu procesori jau, viņi tur var dalīt pa kategorijām, piemēram, vai viņi nāk ar kabinetu stimulāciju un impulsu reakcijām un pastiprinātāju stimulācijām vai nē, bet ja nāk, tad principā tur ir viss kopā. Un tādā gadījumā tu pat vari neņemt pastiprinātāju līdzi, tu vari pateikt, lai tev iedod izēju un skaņotājs taisnās stāties klāt, un viņš tev aizsūt to signālu tālāk. Un tu viņu var dzirdēt vai no monitoros, vai arī varbūt lieto inertu monitors. Respektīvi daudz nianses. Bet atgriežoties pie pedalboardu tēmas, viens no, manuprāt, svarīgiem argumentiem, kāpēc tomēr izmanto joprojām cilvēki arī šos analogos pedāļus. Ne visi viņam ir analogi, ir arī digitāli, bet formu faktors ir tāds mīnus, ka viens pedāls ģenerē vienu efektu. Vai varbūt tur bišķi kombinācijas ar vairākiem efektiem, bet tā kaut kā. Un iemesls ir ļoti vienkārši tāds, ka digitālās tehnoloģijas viņas attīstās, un tas ir viens vārds, kā viņas var raksturot nepārtraukt, viņas visu laiku attīstās. Un tev ir viens efekts procesors, un tad iznāk jaunāks updates, un tad iznāk vēl kaut kas jauns, un tāda lieta, un vēl kaut kāda. Un, es tā skeptiski skatos, man ir grūti iedomāties, ka viens cilvēks varētu uz vienu tā efektu procesoru visu laiku spēlēt, bez vilinājuma, pēc 5 gadiem paskatīties, varbūt ir kaut kas jaunāks un foršāks, gan jau, ka būs. Bet tu visu laiku maini. Savukārt, ja tev ir savs pedalboards, ar saviem pedāļiem, viņš tev ir, un viņš tev paliks, un tam nekāds updates nav jātaisa. Nevien tajos pedāļos, un kaut kāda digitalizācija, viņš ir savienot ar USB, jo ar presets lādēt iekšā. Bet savā būtībā, ja tu esi izveidojis savu skaņu, tev viņi paliek nemainīgi. Un arī kādreiz tas pedāls nojūgs,
var aiziet uz veikalu, paņemt citu, un, ja tev nav kaut kāda ļoti ekskluzīva pedāļa, tad tas varbūt nemaksās nemaz tik dārgi. Un vēl viens faktors, kas ir foršs šiem es lietošu vārdu analogiem pedāļiem, bet arī iekļauju digitālos, kas ir šajā te viens efekts formu faktorā. Parasti uz vienu pedālu viens efekts, un varbūt ir 2 efekts, 3 kaut kas tāds. Saprat domu. Vēl viens šis faktors, kāpēc viņi ļoti labi ir tāds, ka tevi neparalizē visas tās bezgalīgās opcijas. Jo viena no tām lietām, kas ir efekts procesoros, kas man personīgi atgrūž, ir tas, ka tev ir tik daudz tās opcijas. Un tu vari vienkārši vairāk laika pavadīt, nevis spēlējot ģitāru, domājot visādi signālķēžu variantus, skatoties visādi, kas ir foršākās impulsu reakcijas kaut kādiem spēlētājiem. Un vēl viens faktors, kas man liekas tāds, arī man viņš personīgi nestājas, ir tāds, ka nereti jau tie cilvēki izvēlās kaut kādus presets, kur jau ir kaut kāds ģitārists presets. Un tad tu skani tieši tā kā tas ģitārists. Un, ja tev ir savu pedāļu, tu viņus vari, teiksim tā, tas process, viņš ir attālinātāks no kaut kādām tipiskām kolekcijām. Skaņu kolekcijām, es domāju. Man liekas, tas ir būtiski. Un jā, it kā var runāt to, ka tu vari izvēlēties to presetu, viņu modificēt, kaut ko pamainīt un blā, blā, blā. Bet kurā gadījumā, nezinu. Es nesaku nenozīmīgi, tas ir slikti vai kaut kā tā. Līdzīgi kā ir arī, piemēram, ģitāras, kas ir, piemēram, Steve vai signature ģitāra vai vēl kaut kāda signature ģitāra. Un ģitāras, kas kādam spēlē, bet man personīgi nekās, kāpēc tu negribi veidot savu unikālo skaņu. Un, kāpēc tu negribētu veidot to tādā veidā, kur neesi pakļauts jau kaut kādiem stereotipiem. Tad kāpēc es tagad dodos iegādāties pedalboardu? Es esmu parādījuši, kā es viņu lieku kopā un lieku pedāļus visu un tā tālāk. Tad kāpēc es šobrīd dodos to darīt? Man jau ir savs pedalboards. Un uz viņu visādi efekti un viss ļoti forši. Bet iemesls, kāpēc es nolēmu uztaisīt vēl vienu, ir tāds, ka man šī brīža pedalboard ir diezgan daudz efektu pedāļu. Es visu nenosaukšu, bet tur ir pietiekami daudz. Un tas, ko es secināju kādu laiku, atpakaļ jau, krietni laiku atpakaļ, tas, ka, pieņemsim, ja tu spēlē dažādu žanru mūziku un spēlē tos koncertus, pat ne dažādu žanru, vienkārši, pieņemsim, spēlē to roka mūziku vai ko. Es secināju, ka nav tā, ka tos visus efektus vienmēr izmanto. Un tas pat ir ļoti labi, jo tev nevajadzētu visu laiku izmantot. Varbūt ir kaut kāda atsevišķa efekta, kur ir visu laiku ieslēgta, bet galvenmērā tas ir, nezinu, kā lai salīdzinu kaut kādu kosmētiku. Tas ir atkarīgs no konteksta, negribu visu nomālēt uzreiz un pārdozēt. Tev ir jāsaprot, cik kādās devās, ko izmantot un tā tālāk. Un es laikam ejot priekšu, vienkārši kļuvu tāds, nezinu, pragmatiskāks, praktiskāks un secināju, ka, ja pieņemsim, vienam pedālim ir ļoti limitēts laiks, ko izmanto uz skatuves spēlējot, tad rodas jautājums, kāpēc viņš vispār likt uz pedalboardu. Jo viņš tur lieki aizņem vietu, un tā viņš ir jānes līdzi, un tā tālāk. Un kā varētu viņu noņemt no, bet tas formu faktors tev tāds, kāds viņš ir. Citiem vārdiem runājot, ja tev ir liela kaste, un tu noņems to vienu pedālu nos vai divas, un tā tālāk, un tev tāpat to kaste staip līdzi. Un tad es secināju, ka, ja tevis, ja tu brauc kādreiz uz koncertu ar moci, tev ģitāra līdzi, un tā viss staipīšanās ļoti nostīt, un cilvēki īstenībā nevienmēr novērtē, ka tev tur ir viss, tur baigie, tur pošie korus, vēl kaut kas, un var atkarīgi novērtē, paņem ritīgi dārgu ģitāru, tu var paņemt arī kaut kādu vidēju galvu, meksikāņu Fender Stratocaster un spēlēt un visu forši. Un tā.
Un arī, ja spēlē ārā un sākās iet vai vēl kaut kas, varbūt reizēm tas situācijas, ka tu negribi ņemt tos krūtos pedāļus līdzi un ģitāras un ņemt kaut ko netikt iespējīgu, lai tu ļoti neuztrauktos, ja kāds tev uzliek viņam alu virsū vai vēl kaut ko. Tas, protams, nav labi, bet, ir atšķirībā, tev uzlai alu pedalboard numur 3 budžeta klases pedāļiem, vai arī, piemēram, tev tur ir 8, 10 kaut kādi jau nopietnāki un tā tālāk. Lūk, un tad tas, ko es saku, ir, laikam ejot uz priekšu, es secināju, es varu izpildīt cauri koncertam, principā, tā ļoti absolūtais minimums ir viens pedāls, tev ir viens normāls distortions, vai overdrive. Un viss. Un, tas varbūt ir bišķi par maz. Es secināju, ka, ja tev ir 3 pedāļi, tev ir overdrive, tev ir boost, un tev ir delays, tu arī pa lielo, teiksim tā, tu vari daudz dažādām situācijām iziet cauri. Varbūt tev nebūs pat tā autentiskā kā skaņa vai vēl kaut ko, bet no otras puses, atkal, ja piemācies ar 3 efektiem izslīdēt cauri, tie jau laiks tāds, jūs varbūt kaut kur prasītos kaut ko vairāk, to ieliet, tāpēc, ka tev tiešām to prasās, un tāpēc tev gribās daudz pedāļus, no kuriem tu viņiem neizmanto. Nezinu, vai es spēju izskot līdz šai domai, bet tā kaut kā. Tad citas joprojām esmu ceļā uz veikalu, lai nopirkt to pedalboardu. Ceru, ka es paspējuši, jo viņš varētu pēc kādām 40 minūtēm, 42 aptuveni jau stiep. Gan jau tas paspēju. Bet vajadzētu braukt mazliet ātrāk. Tālāk, un tad man ir tā, ka man ir lielais pedalboards, kur es pietaupu, ja ir kāds lielāks un nopietnāks koncerts, vai arī situācija, kur tev tiešām vajag. Un tādiem tipiskajiem parastajiem standarta koncertiem pietiek vienu pedālu, 3 pedāļiem kaut kas tāds. Un tāpēc es nolēmu vienkārši uztaisīt vēl vienu pedalboardu, kurš ir domāts tieši tam. Un jā, tad man tie 3 pedāļi jau ir, un es jau pamēģināju uzspēlēt dzīvē, un secinu, ka viss ir ok. Un var jau it kā spēlēt arī bez šīs pedalboarda, vienkārši ieliec tos visus pedāļus maisiņā. Bet tad ir tā, ka katru reizi tev viņus ir jāieliek maisiņā, un jāņem ārā no maisiņa, un jāsaliek vadi, un barošanas vadi, viss pārējais. Un tad tāda deja jādejo katru reizi. Es nezinu, varbūt ir kaut kādi ģitāris, kuriem tieši tā patīk, ka tu vari katru reizi izlietot tos pedāļus attiecībā no tā, cik tev tur ir daudz vieta, vai arī izvēlēties uz vietas, piemēram, man vienkārši šoreiz nespēlēšu tik daudz pedāļiem, ka no maisiņa neizņem tik daudz ārā, vai kaut kā tā. Jo padalīties ar savu pieredzi, izmanto efektu pedāļus, kas ir tavs variants, kas tev labāk strādā. Un viena tā problēma, kas ir, ja tu neizmanto pedalboardu, ir tāda, ka vienmēr tu brauc ar mašīnām. Un kāds vai viņš brauc ar manuālo kārtu, pieņemsim, tev ir 3 pedāļi. Un vienmēr, ka tas stāvoklis, kāda tie pedāļi ir, katru reizi, kad tu brauc ar mašīnu, mainītos. Vienreiz viens ar 1 centimetru pa labi, citreiz 3 centimetru pa kreisi. Respektīvi, tas, ko es saku, tu nevari tīri fiziski tos pedāļus vienmēr nolikt pilnīgi vienādā stāvoklī. Un, ja tu gribi viņus iemācīties izmantot efektīvi, piemēram, tā, ka tev viņiem pat nav jāskatās, ka tu viņus spied, varbūt vēl lasi no notīm, vai arī skaties pierakstot akordus, vai arī gribi vienkārši uzņemt tam, kas notiek apkārt, tad tavās interesēs diez vai būtu skatīties baigi uz to, ko tev kāja dara. Vai kājās. Tāpēc, forši tev ir tas pedalboards, kur tie pedāļi tā kā viņi tā arī ir, un tu laikam ejot priekšā, viņus pierod diezgan efektīvāk izmantot un precīzi jūties ērti, viņus aktivizējot un deaktivizējot. Vēl viens faktors, ko es varu piebilst, ir tas, ka mūsdienās diezgan populāra tēma ir palikuši mazo formu faktoru pedāļi. Nereti pedāļi, iedomājies vien tādu efektu pedālu, viņš ir plus mīnus turp runājot
tādos gabarītos kā smartphone. Viņš tur garumā un platumā, dziļumā viņš varbūt arī, protams, dziļāk. Iedomājies, ka ir 3 smartphones vien otram virsū, aptuveni kaut kas tāds varētu būt viens tāds tipisks pedāls. Varbūt 4 kaut kas tāds. Rūpi runājot. Un te arī šis moments, ka ir iespējams arī tagad tikt pie pedāļiem, kas pilda tos pašas funkcijas, bet viņi ir daudz mazāk. Viņi ir, varētu teikt, uz pusi mazāk, apmēram kaut kas tāds. Un man personīgi tie 3 pedāļi, kas es plānoju šī pedalboarda likt, arī ir mazāks formas faktori, visi 3 ir maziem, bet vispār ļoti parocīgi. Ja mums viss ielikt vienā mazā maisiņā un laimīgs doties uz koncertu. Šī tēma savā ziņā ir analoga īstenībā, ja kāds jums kolekcionē multitools vai mazas, tu jau vari sev nopirkt baigi krūto medību mazi, sāksi domāt teorijā, ka jā, baigi ērti, taisīt arī kaut kādu horizontālo nēsāšanu, jostas aizmugurē un tā tālāk. Tiem, kas nodarbojas ar kolekcionēšanu, domāju, es saprotu, ka es runāju. Bet problēma to ir tāda, ka diez vai nēsās tādu lielo nazu apkārt ikdienā. Un, lai gan tev teorijā liekas, ka visi baigi forši, ir faktori, kas jāņem vērā. Pirmais ir, vai tas vispār ir legāli, kā kurā valstī. Un otrs ir ērtuma faktors. Jo tiešām, pieņemsim, ja tu kādu dienu kaut kur dodies ar uzvalku, vai vienkārši saģērbies tā brīvi, bez kaut kādas jaks, vai tiešām tādā gadījumā ņems līdzi lielu tanto vai kukrī un priecāties par to. Diez vai. Un jēga no tāda nāžīt, un ikdienā nenāsā līdzi ir burtiski, es tev pateicu, tāda nekāda. Protams, ja kolekcionēt, tad tur ir sava jēga, un tagad tu vienkārši sagādā prieku un tā, bet es domāju, praktiskā ziņā, ja tev nav līdzi tavs instruments, kas tev ir vajadzīgs, tad funkcionalitāte tajā mirklī, kad viņi vajadzīgi, ir 0. Un šis ir viens no galvenajiem argumentiem šiem mazās formas pedalboardiem, ka jā, tev jau varbūt baigi lielais krūtais pedalboards, bet katru reizi, kad tev jāiet kaut kādu koncertu, tev liekas, priekš kā, bet no šitiem visiem tāpat izmantos kaut kādus 2 vai 3, bet savukārt. Ja tev ir mazais pedalboards, tad tas ir kaut kas, kas tev vienmēr varbūt līdzi uz koncertiem. Kā arī vēl viens iemesls, kāpēc tu varētu gribēt savu vēl vienu pedalboardu, pat ja tev ir viens, ir tas pats, kas, varbūt tu zini, preperiem ir tāds teiciens, 2 ir 1 un 1 ir neviens. Respektīvi, var gadīties situācijas, ka tev tavs pedalboards vienalga kādu iemeslu dēļ, bet pieviļ. Un ja tā ir, tad nav. Tev ir vēl viens backup pedalboards iemāl līdz ģitāras stomā. Un tas ir ļoti labi. Tas bija tāds mans dzīves stāsts par to, kas ir pedalboards, padalījos to pieredzi un arī pastāstīju par šiem formu faktoriem. Un tad nākamajā video daļā es arī parādīšu, kā tu vari viņu uztaisīt. Un varbūt šis video iedvesmos tevi pašam ķerties pie sava pedalboarda izveides un vairāk spēlēt ģitāru, mūziku. Un tā kaut kā. Starp citu, es arī šobrīd pasniedzu nodarbības. Ja tev ir interesi apgūt mūziku, ģitāru spēli, var uzrakstīt man sociālajos tīklos. Ir tieši 9, un es esmu iznācis ārā no veikala. Principā man sanāca iekļauties pēdējā mirklī. Ko tagad bonus kontents maniem aktīviem YouTube skatītājiem, kas ir tikuši video līdz šai vietai. Tad pirms es dodos tālāk, es parādīšu, ko tieši es veikalā nopirku. Tā nav nekāda pārpratuma, šis nav nekāds endorsements, un es nekādu cenas nesaukšu arī, jo cena par staigāt, bet tas ir absolūtākais budžeta variants. Principā viss kopā es iekļāvos mierīgi kaut kādos 5 eiro. Un no viss tā, ko es nopirku pa lielo, tikai viena lieta man īstenībā bija vajadzīga pedalboardam. Tātad, ko es nopirku veikalu? Pirmā lieta ir šāda te aromātiskā svece. Tad pēc tam šie ir irbulīši.
Nu, un tad trešā lieta ir tā, kas arī ir vajadzīga šim pedalboardam, kas ir būtiski pats pedalboards. Izskatās viņš šādi. Un tu, principā, saliec savus pedāļus, izmēri, cik viņi ir gari, cik plati, atstāja mazliet telpu rezervei, tad uz šī posma tiks uzzīmēta viena velcro lentes puse un uz pedāļiem otru, tad viņš saliec kopā un viss, un boards ir gatavs. Un šādu te plāksnīti, nu, es viņu nopirku, ja tev ir iespējams, viņi varbūt vai pašu mājās kaut kādu plāksnīti, ko tur izzāģēt vai kaut kā cits materiāls, bet, principā, tā cena ļoti simboliski visām šīm lietām. Kopā, ko es tev parādīju, mierīgi iekļāvos 5 eiro. Un, ja es pirku tikai to, kas uztaisīts šo te pedalboardu, protams, tas būtu vēl lētāk. Tā kā cenas nāca staigāt un preces, varbūt arī laika būtu pieejams, bet baigi nesaukšu kādus modeļus vai ko, nu, tam konkrētam delītam, bet domas saprot. Ko nākamajā daļā es parādīšu tev, kā to visu salikt kopā. Esmu atgriezies atpakaļ no veikala, un tad tagad es parādīšu, kā to pedalboardu salikt kopā, parādīšu, kādas komponentes tev ir vajadzīgas, un cilvēkiem, kur varbūt neko daudz nesaprot no pedalboardiem, tad arī pastāstīšu sīkāk par tām komponentēm, kuras tiek izmantotas. Laiks likt pedalboardu kopā. Kas tad tieši tev būs vajadzīgs? Svece atmosfērai. Labi, tas nav obligāti, bet es vienkārši iedomājos paskatīties. Tīri vizuāli tas izskatās. Pirmais, ko es šeit esmu nolicis, ir vienkārši balta lapa, lai gadījumā, ja es izmantoju līmes, nenotašķītu galdu. Re, kur ir pats pedalboards. Tā būs pirmā lieta, kas tev ir vajadzīga. Respektīvi vienkārši koka plāksne. Svarīgi ir pārliecināties, ka tu esi savus pedāļus novietojis un izmērījis garumu platumu un arī varbūt atstāja mazliet vietu rezervē. Tālāk, nākamais, kas tev būs vajadzīgs, šķērs, superlīme. Tas nav obligāti, bet tā ir opcija, ko tu vari apsvērt, ka iespējams tev varbūt tāda arī būs vajadzīga. Tālāk, velcro šīta lente. Te es varu parādīt tāds vienkāršākais variants izskatītos šādi, ka tev ir velcro lenteņi ir divi šie dažādi. Es nezinu, vai var labi redzēt, respektīvi veidi ir viens ir tas, kurš ir tāds pēc materiāla, kā izskaidro, mēs varētu to saukt par male un female, un respektīvi viņiem jābūt tādiem, ka viņi savā starpā saķep. Šis būtu tāds vienkāršāks, lētāks variants, bet, ja gadījumā tev gribās kaut ko tādu, teiksim tā, nopietnāku par velcro runājot, tad šāda te vietā drīzāk tad varētu izmantot šādu te. Tā ir tāda pati doma, tikai šeit redz tas materiāls, viņš ir platāks, un es pieļauju, ka kvalitāte arī varētu būt labāka tai otrai līmējošajai pusē. Bet, ja gadījumā tu neusticies šai te līmēji, tad papildus arī šī superlīme. Tāpēc es saku, tā ir kā opcija. Pats var izvēlēties, tev tas ir svarīgi vai nē. Es izmantošu šo te variantu, šo es vienkārši ilustratīvi parādīju kā viena no opcijām. Tā, tad tālāk, kas vēl? Šis ir tāds, šī ir opcija, tu var izmantot, var neizmantot, bet tāda gumijas plāksnīte. Tāds parasti arī varbūt, ja tev ir efektu pedāļi, viņiem vienkārši jau standartā otrā pusē tāda nāk klāt. Un to varētu šim pedalboardam otrā pusē salikt, lai viņš vienkārši veido labāku saķeru ar to virsmas, kurš tu viņu novietos. Bet tā ir tava izvēle, tu gribi tādu izmantot vai nē. Tā. No šiem tādiem galvenajiem materiāliem tas būtu viss, un tad tas, kas vēl tev ir vajadzīgs, ir paši tie efektu pedāļi, kurš tu liks virsū. Tad manā gadījumā tad pirmais ir šis te distortion pedāls.
Pēc tam otrs pēc kārtas būs, šis būs trešais, digitālais delejs. Un pa vidu šāds te pedāls, ko var izmantot kā boostu. Starp citu, varbūt tu jau ievēroji šiem te pedāļiem. Redzējuši tādu te ļipučkas, un iemesls, kāpēc es šādas te izmantoju, ir, tad, ka tu saregulē tos parametrus, kuri tev ir aktuāli, tu gribi, lai viņi paliek nemainīgi. Ja tu, piemēram, liksi iekšā pedāli pedalbordā un kustinās apkārt, varbūt tā, ka viņi izkustās, un tad šādas te ļipučkas es lieku klāt, lai saglabātu. Varbūt kāds izmanto citu tehniku tam visam, ja tā, tad tu vari padalīties, pastāstīt, kas ir tā tehnika, ko tu izmanto. Piemēram, viens variants, ko var darīt, var paņemt un vienkārši skoču un tā uzlīmēt pāri. Bet, manuprāt, problēma tāda risinājuma tāda, ka, ja tu gribēsi viņu mazliet pamainīt, tad tev skočs jāņem nost, jālīmē pa jaunu, bet tam ļipučkām viņas pa lielo. Tu jau noņemt nost un pielikt atpakaļ, tev nav tā kā jānāsā līdz papildus skočs. Tālūk. Ok, tad par pedāļiem. Nākamais, kas ir vajadzīgs, lai pedāļi savā starpā savienotu, šādi te mazi vadi. Manā gadījumā es parādīšu, es izmantošu šos te divus, bet bonusa informācija, ko es varu pastāstīt, ir tāda, ka varbūt kāds ir redzējis, ir arī alternatīvas, ko var darīt, ja tu gribi mazliet ar šo te formas faktoru padarboties, un šajā gadījumā es to neplānoju izmantot, bet es vienkārši parādīšu, ka var izmantot arī šādas. Tas ir principā tāds pats vads, bet tā atšķirība ir tāda, ka šos tā redz saliekot kopā, redz viņi aizņem daudz mazāku vietu. Un, ja tu gribi ietaupīt īpašu vietu, tad šīs ir variants. Šī ir Rockboard firmas tāda versija. Varbūt es redzēju arī citu, kur vēl viens ir šāds tā arī. Bet es viņus šoreiz neizmantošu. Man būs tā, ka man knap beigsies līdz ar malām, bet ja tev gribās, lai tas bords ir rezerve un tu secini, ka tev tie vadi pārāk daudz vietā aizņem, tad šādi te plānāku vadiņu varētu būt labāks risinājums. Tad viens risinājums, ko es parādīšu, ko es neizmantoju, ja kāds no jums izmanto, varat atstāt komentārā, un vispār varat atstāt komentāros, kādus pedalboardus jūs izmantojat. Un tā, tad ir vēl šādi te, es šos neizmantoju, man tādi ir, bet es sapratu, ka es vienkārši negribu riskēt, jo, piemēram, šim te pedāļiem šie te input, viņi jau ir dažādos augstumos. Un sanāk, ka tu viņu iespraustu viens, un, nekur, pieņemsim, iespraudu vienu un iespraudu otru, un viņi aizem it kā baigi mazu vietu, bet pastāst šitam tā. Es nezinu, vai to redzēt, bet viņi nav pilnīgi līdzeni, reku, pieņemsim, reku šitām, tad sanāk, ka viņi nekur var redzēt, tas novietojas, viņš nekustās. Pieņemsim, ja tev ir visi vienas firmas pedāļi, kaut kādi boss pedāļi, tad varbūt viņi ir vienādi, bet man tāpat šis nepārliecina. Manuprāt, ir labi, ja tev ir brīvkustība un nav tā, ka visi pedāļi ļoti stingri salikt. Es nezinu, varbūt ir kādas citas aplikācijas šādiem džekiem, kurām es neesmu iedomājies. Ja tu zini, var atstāt komentāros, bet man šādi tā arī ir. Bet, principā, šajā gadījumā es pavisam noteikti negribu viņus izmantot. Bet, es vienkārši parādu par variantiem. Lūk, un būs tā, ka šie te vadi viņus savā starpā šeit savienos tos pedāļus. Šādi. Te paliek daudz brīvu vietu. Tādā ziņā, viņi redz tā aizem, viņi tā kā iet pa virsmu. Tādā ziņā šie te melnie
šis te, piemēram, būtu daudz labāks variants, bet, nu, es šajā gadījumā to neplānoju izmantot. Un šeit var redzēt, ja es viņus šādi salieku, es viņus arī pēc tam šādi, es viņus nemaz nelikšu tā, es viņu pārlieku šādi, lai vienkārši neaizem mazāk vietu. Un var redzēt, ka man šī borda var vizuāli redzēt, ka, nu, līdz ar malām. Bet, ja tu gribētu, lai tā nav tā, ka pilnīgi līdz ar malām, tev mazliet paliek brīva vieta, nu, tad tu varētu, piemēram, vai lielāku šo te bordu dabūt, vai arī izmantot mazāku vadu. Nu, tādu, kas šeit rādīja. Ok, un tad tas, kas vēl ir vajadzīgs, ir barošana. Šajā gadījumā es izmantoju šādu Dunlop firmas adapteri, ir jāpārliecinās, vai viņi ir sadarīgi ar pedāļiem un pietiek jauda, un šim te adapterim galā es izmantoju šo te daisy chainu, respektīvi, varbūt var redzēt, kur viņš te savienojas kopā, un tādējādi es iegūstu paplašinājumu, lai barotu nevis tikai vienu pedāli, bet kur mēs varam redzēt kopā 3 inputu, 3 pedāļiem. Ja tev būtu vairāk pedāļi, tev vajadzētu vai nu daisy chain ar vairākiem, vai arī vēl ģitāristi mēdz izmantot arī tādus power bricks, vienkārši, kur tev nav vienkārši viens adapters, bet tev tāds kā vesels barošanas bloks ar izolētiem kanāliem. Tas skaits krūtāk, bet viņš aizņem vairāk vietu un tā. Ok, tad tagad šo te es nolieku malā visu. Un atvienoju vadus. Un tad ķeramies pie lietas. Nu, pa lielo jau nekas grūts nav. Un tad viena no lietām, kas ir jāsaprot sākumā priekš sevis, ja cilvēkam, kurš no šiem 2 posmiem būs uz borda un kurš būs uz pedāļiem. Un, nu, tur var padiskutēt īstenībā, kas būtu tas, teiksim tā, tas sakarīgākais variants. Nu, viens šis te ir, kā vizuāli parādīt, viņš ir tāds maigāks, šis te otrs, viņš tāds raupjāks. Un tad jautājums būtu, pieņemsim, ok, kur tad man likt? Mana izvēle ir tāda, ka es šo te, kas ir maigāks, šo te maigāko es likšu uz pedalborda, bet to, kas ir raupjāks, tas būs uz pedāļiem. Es paskaidrošu savu pozīciju, kāpēc es izvēlos šādā te variantā, un es paskaidrošu tādu ilustratīvu piemēru. Tad šeit mēs redzam, tas ir motocikla cimds, un mēs arī redzam, ka kustīgais elements ir raupjāks un maigais ir nekustīgais. Šis ir tas, kurš kustās. Šajā gadījumā šis būs tas, kurš nekustās, bet pedāļi tie, kuri kustās. Saprot analoģiju. Un tu varētu teikt kaut ko tādu, ka, nu, bet varbūt tev tikai šim cimdam tā ir. Mums ir motociklis ābats un arī kustīgais, ja tas stingrais un maigais ir nekustīgais. Tāpēc lūk tev 2 argumenti, kāpēc izmantot šādu te variantu. Tad tas, ko es tagad darīšu, ir apskatīšos pedāļus no otras puses, un šiem, piemēram, es jau pats esmu uzlicis virsū, kā tu redzēt, šiem 2 šādus te, nu, spilventiņus, jo es viņus pirms tam izmantoju bez pedalborda. Tie spilventiņi vienkārši likās, ka varētu būt nu, foršāk nekā, ja viņš pataisno liekās uz tās kontaktu virsmas. Bet tā kā mēs šeit liksim virsū to velcro, viņi nav vajadzīgi, viņus var ņemt nost. Tāpēc pirmais, ko es izdarīšu, es noņemšu viņus nost. Vai es viņus pēc tam gribētu izmantot šim pašam pedalbordam apakšā.
Laikam, ka tomēr nē, drīzāk tos gumijas. Kaut kā liekas, ka gumija varētu veidot stingrāku saķeri. Bet, jā, es nezinu, varbūt tu atstātu šos te. Tas paliek izvēles ziņā. Tas tā vairāk ir katram pašam viņa izvēle. Varbūt kāds vispār negribēs šim tad elītam otrā pusē vispār neko likt. Tad pirmajam pedālim es viņu noņēmu nost. Tad apskatāmies otru pedāli, arī noņemam viņus nost. Tas ir ļoti svarīgi, kad izmanto pedāliņus, pārliecināties, kāda polaritāte ir konkrētiem pedālim vajadzīga un kāda jauda. Un izmantot rekomendētos parametrus un adapterus. Ļoti būtiski nianses, lai tu to pedāli nenosvilinātu vai nesabojātu un tā. Ok, šie mums šobrīd nebūs vajadzīgi. Tas ir nolikti malā. Tā. Tad trešajam pedālim viņam standartā, manuprāt, jau nāca klāt šīs te. Un tos var noņemt tos, un varbūt tieši par šos arī varētu izmantot tam pašam pedālbordam, jo man ir arī šāds. Man liekas, tas ir no kaut kāda cita pedāļa līdzīgi arī nāca klāt. Bet viņš ir augstāks. Un man viņš tikai viens, tāpēc es domāju, varētu varbūt šitos te noņemt nost, pārgriezt uz pusēm un 4 kontaktpunktos arī nolikt tam bordam otrā pusē un pielīmēt klāt. Diezgan stingri pielikti. Tā. Ok. Noņemam nost. Šo tad nevajadzēs. Un arī otru. Tie ir tehniski, ja tu esi ļoti tāds pedantisks, tad tu varētu veltīt laiku, lai notīrītu šos te arī nost. Un šum te arī otru pusi. Tā kā man tam šodien nav pacietības, tad es to nedarīšu. Bet, nu jā, svarīgi, lai gaiši ilgtermiņā tas viss turās klāt. Tad es esmu noņēmis šo otru pusi nost. Tad nākamais, ko es gribu izdomāt, ir cik daudz šo te lenti likt virsū. Tad opcijas, kuras varētu darīt, ir viens variants būtu viņu visu nolīmēt, bet vai tas ir vajadzīgs, šie ir mazas formas pedāļi. Es domāju, viņiem vienkārši pietikt ar vienu pat saķers punktu. Vai varbūt vēl viens variants, ko var apsvērt, ir vienkārši to pašu nogriezt un divās vietās pārlīmēt, vai arī šo pašu tā kā pārgriezt uz pusi. Tad par to es tagad šo domāšu, jebkurā gadījumā es varu sākt ar to, ka es šeit viņu nolieku, paskatos, viņš šim punktam man ir vajadzīgs, un tad šeit arī ir jānogriež. Ja tu esi ļoti tāds, precizitāti mīlošs, tad droši vien labāk būtu atzīmēt to griezumu punktu, bet var arī spēlēt loteriju un paļauties uz atsmēru. Labi, es šoreiz nespēlēšu loteriju. Neko izdarīsim šādu. Šis ir tas punkts, kurā es nogriezīšu. Varbūt pēc tam paliks mazliet pāri. Tad arī es nogriezīšu vēl smalkāk, bet tālāk. Un viņam jau otrā pusē standartā ir, kur redzēt
šis tā nav līme, bet es nezinu, vai es gribu uzticēties šīm tā līmēm. Gan jau, ka varētu būt tā, ka viņi labi tur, bet viens variants, ko var izdarīt, ir vienkārši vēl papildus virs uzdot superlīnu. Manuprāt, tas varētu iedot vairāk efektu. Nu, tā kā es tagad jau esmu nogriezis tik daudz šo, es pie viena arī nogriezīšu tikpat daudz. Un otru. Šeit arī tas pats, kad rekursus vienkārši pārlieku pāri. Un tad rekurs novietojis, neatzīmēšu, vienkārši pieliekot klāt jau. Var arī uzreiz nogriezt. Tad tas, ko es tagad tālāk darīšu, kamēr es domāju, cik daudz es šo izmantošu, ir es nogriezīšu pedāļu pusē šo te. Es arī te varētu novilkt ar zīmolu, bet var arī paļauties uz atsmēru, tas ir atkarīgs no tā, cik tev gribās smalku. Man nav svarīgi, lai viņi līdz pat pašām malām, galvenais, lai tur vienkārši pietiekami daudz viņi ir. Un šeit arī redzu, ir tas moments, kad varētu varbūt pat uztaisīt vienu tādu, lai viņš ir pilnā, vai arī vienkārši divus tādus atsevišķus saķerpos punktus, un ar to arī pilnībā varētu pietikt. Nu tad, tad, lai iet nolicam šeit ar malu. Tur es vien griezīšu mazliet nost no līnijas, lai man arī ir rezervi. Man mazāk viņi ir līdz ar malām. Palieku pāri. Jo šeit mēs varam paskatīties. Normāli. It kā jau varētu vienkārši šādu uzlīmēt, un būtu pilnībā ok. Bet es domāju, ka es drīzāk gribu, lai ir viņš ir šādi. Ja būtu viens, tad pietika, ka es tā te pa vidu. Un tas izmērībās, lai ir divi saķers punkti. Es teiktu, ka viņš ir varbūt šeit pārgriezt uz pusi, un tad viens ir augšpusē, viens ir apakšpusē. Vai arī vienkārši vēl vienu tādu uzlīmētu klāt. Tā, lūk. Šādi arī ģitāristi izklaidējās savā brīvajā laikā. No šajā gadījumā šim ir vēl skrūves pedālam. Tur pieregulēt vienu tādu elementu, tad noņem no to plāksnīt, tāpēc es noteikti nolīmēšu pa virs skrūvēm. Atstāšu vietu. Jā, tad šim došam tā arī plus mīnus uz pusi varētu pārgriezt. Tā. Apmēram. Šeit. Close enough. Nu, un tad sākās tas moments, vai es uzticos šim tā velcro, vai arī es drīzāk uzbēzīšu arī vēl papildus šo te superlīmu. Labi, es domāju, ka es līmēšu taisno virsū ar to velcro, paļaušos uz šo te līmu. Sliktākajā gadījumā, ja viņi nebūs kvalitatīvi, tad var jau noņemt nost un pārlīmēt ar superlīmu. Ok, tad galvenais, lai nav pa virs skrūvēm. Tā kaut kā.
Un tad tu redz, tur maliņai palika mazliet pāri. Tad to var paskatīties, vai viņi mazliet, jā, mišklamā. Ok. Un tādu pašu vēl vien mēs uzlēmēsim arī apakšpusē. Līdz ar malu. Un šādi. Nu, šim pedālim būs ok. Tad, ko es izdarīšu, es paņemšu viņu mazliet vienkārši, lai tā līme stingrāk piedarās. Un pielīpes vienkārši patur kādu mirklīti. Mums taisot tādu vidēji stingru piespiedienu. Un šo pedālis te nolikšu, lai viņš atpūšās. Ok. Tālāk. Nākamais pedāls. Arī doma ir tā pati. Tā, kur man palika tā lēda? Jā, re, kur viņa. Es pārliecināšos. Tā arī, es domāju, skrūvēm pa virs nalīmēšu. Pārliecinos, lai līdz ar malām. Šoreiz varbūt viņu mazliet pavilkšu, lai man nav jāgriež kā iepriekšējiem. Ja tu pirktu gatavu pedalboardu, tad tev jau standartā šis viss jau būtu virsū. Un viss, kas tev atlikt, ir vienkārši uz pedāļiem uzliemēt un uzlikt virsū. Bet šādi, manuprāt, ir arī tīri forši un interesanti, jo tu vari pats viņu pielāgot tieši savām vajadzībām. Otrs pedāls. Nu, kā mums izskatās. Nē, diezgan ok. Es noņem nost. Redz, viņš jau nāk tādu līmi. Es nezinu, cik viņi ir īstenībā spēcīgi. Man jau patīk, kad izmantoja līmi tādā overkill variantā, ka tā tiešām kārtīgi saliec superlīmi sākumā uz vienu, piemēram, uz pedāļu, tad arī uz tā velcro atstāju uz īsu mirklīti, un tad pēc tam liec virsū, un tā saķer veidojas no abām pusēm. Bet no šādi droši vien arī var. Tā. Un šeit apakšpusē līdz ar skrūvēm. Un arī šim es tieši tāpat uzlieku virsū un kādu mirkli piespiežu ar vidēji stipru spiedienu. Vienkārši tagad tā, lai labi saķert. Un viņš kārtīgi tika pielikts pie pedalboarda. Arī varbūt šādi paskaties, izlīdzināt šo spiedienu. Tā kā šie ir mazs formas faktoru pedāļi, tad es domāju, ka varbūt var nemaz neizmantot to superlīmi. Un tad trešajam varbūt tu var redzēt mazliet trikī, tāpēc, ka viņam ir šīs te maliņas, šīs te kantītes, un tas īstenībā nav labi.
Nu, tādā ziņā, kad ir tas jāņem vērā, kad griezīšu nost, atstāt mazliet rezervi. Un tas ir tieši tas, ko es arī darīšu. Tad šajā gadījumā tā atzīme, kur mēs liksim līdz šejienai, tā atzīme tiks veikta plus mīnus šajā te punktā. Nu ko? Uz acu mēru vai arī novilkt līniju? Jā, nekusējam. Šādi jau to acu mēru trenē. Varbūt atstāšu mazliet rezervē. Tā ir. Skatīšos, cik šis paliks pāri. Varbūt īstenībā pedājiem vēl arī nolikt vēl trešo līniju. Redzēšu. Tā, nu, plus mīnus pa vidu. Tā. Šeit arī interesanti skrūju izvietojums salīdzina tiem pedājiem, ar kuņu ārpusē, bet šim ir šajos te punktos. Ok, tad doma tāpat, ka es viņus gribu uzlīmēt tā, lai viņi neskarās skrūvēm klāt. Šo es droši vien tāpat neskrūvētu vaļā pedāli, bet, nu, tomēr, kā uzliekam, mazliet paspēju. Arī otrs. No augšpuses paliek mazliet pāri, bet šim tad tas pat nav slikti, jo viņam tam velcro, kurš tāda ārējā šī kantīta, viņa ir pat bez tā saķers materiāla, to es uzreiz nogriezīšu nost. Ok, kā mums tagad izskatās. Labāk. Diezgan precīzi būs. Nu tālāk. Piespiež. Nu tā. Vismaz viņu pirmajam pedālam arī varētu izlīdzināt. Jā, būs jau labi. Nu šeit ir tā, ka man ir tagad mazliet tā velcro lenta no nogriezuma palikusi pāri, bet es viņu līmētu, viņi iet virsū šim uzrakstam. Un šis uzraksts viņš parāda, ka ir centrs negatīvs un arī to jaudu, ko viņš pieprasa, 300 miliampērus. Nu šim es jau sanāk, ka esmu pārlīmējis pāri, bet, nu, tīri idejiski, ja cilvēks šādu pedāli, pieņemsim, nopirkt, viņš neredzētu. Nu, te rakstīts centrs negatīvs, tas ir labi, bet ja šis nebūtu redzams, tad tas būtu slikti, jo viņš nezinātu, kur likt iekšā. Tāpēc varbūt tā nebūtu pārāk gudra doma, te vēl to trešo pa virsmu likt. Šim tā īsti nav problēma, mums nekas nav rakstīts, un jebkurā gadījumā te var mēģināt rakstīt internetā tās specifikācijas, bet labāk jau ir, ja nav jāmeklējas apkārt, mums vietas ir, tāpēc šis taistās, ka nebūs vairs vajadzīgs. Tad mums ir visi 3 pedāļi aplīmēti, un atliek šo lentu uzlikt uz pedalborda. Un pielīmēt viņam klāt kājiņus, un tas pa lielo visu vēl jāsaslēdz kopā vadiņi. Šeit es secinu, ka es tomēr nogriezīšu vēl vienu papildus šo posmu un uzlīmēšu viņus 2 uz pedalborda.
otrā pusē tagad uzliksim šīs te gumijas. Jūs šīs lietas darat, tas ir uz jūsu atbildību. Piemēram, jūs redzat, tur ir svets fonā, no uguns drošības viedokļa, tā tālāk. Redzat, šīs lietas ir jāņem vērā noteikti. Šo te ieliek šeit iekšā. Vairāk nevajadzēs. Nu, ko tad šajā vakara daļā noslēdzošais posms ir? Es vienkārši uzlieku šeit. Nu, tas kā es daru. Es uzlieku šeit virsū hanteli, vienmērīgi. Tā lai neizkustās tas dēls. Pamēģināsim uzliet pat tuvāk šeit centram. Un tādējādi es viņu arī atstāšu pa nakti. Tad no rīta atliks vienkārši uzlikt virsū šos pedāļus, savienot vadus, pieslēgt strāvus, adapteri klāt. Un vēl derētu izdomāt pie viena kādā somā labāk viņus likt iekšā. Man jau ir 2 varianti padomā, es paskatīšos. Nākamajā video daļā tad skatāmies, kāds ir šis te gala rezultāts. Ir pagājis kāds laiks un šeit ir šis pedalboards, super līme ir sažujusi un redzēt tās kājiņas ir diezgan stingras. Un velcro, un tad tagad ir atlicis vienkārši uzlikt šos pedāļus virsū un paskatīties, kāds ir tas pats gala rezultāts. Tad šeit es esmu uzlicis pedāļus virsū, salicis vadus klāt, un tagad atliek pievienot klāt vēl strāvas padaru. Un šādi izskatās pedalboards tad, kad viņš ir gatavs. Tas, ko es tagad izdarīšu, šos 2 vadus, es viņus mazliet tā viltīgi palocīšu, lai viņi neaizņem tik daudz vietu. Tas nav mums tik grūti izdarāms, vienkārši viņus vajag mazliet pabīdīt apakšā. 2, un izskatās tagad šādi. Varbūt kādam viņas patiktu arī atstāt tāpat, tā arī ir opcija, ko darīt. Un šos strāvas vadus arī pa lielo ļoti gribu arī var pamēģināt ievilināt iekšpusē. Un tagad tu redz arī šie te melnie vadi ir paslēpti apakšā zem šiem te savienojumu vadiem. Un visi ir ļoti kompakti. Un viss, kas ir vajadzīgs, ir viņi vienkārši piesprost pie strāvas. Šeit pieslēgtos klāt, piemēram, ģitāras vads, un šis tev no otrā galā iziet tālāk uz pastiprinātāju. Un viena no priekšrocībām šim te ir tas, ko es arī iepriekš minēju, ir šis te formas faktors. Un nākamais, ko es tagad darīšu, es parādīšu opcijas, pieņemsim, kādās somās viņu labāk uzglabāt. Nu, tur pa lielo tas ir vienkārši tavs izvēles jautājums, bet manuprāt ir labi, piemēram, viena opcija ir šāda te, ka tev ir ūdens necaurlādīga soma, lai gadījumā tu staigā kaut kur apkārt savu ģitāras somu, kur tev iekšā šis pedalboards un sākās lietas, vai arī tu brauc ar mocu un sākās lietas, ka tu zini, ka tev ir papildus drošības slānis, un šādā somā tu viņu vienkārši iebīdīt iekšā. Un es pirms tam šos pedāļus vienkārši viņus liku šajā somā iekšā, un tagad es secinu īstenībā, ka viņi ir mazliet par mazu. Tāpēc es jau paredzēju, ka varētu būt tā, ka nesaiet, tāpēc otrs variants ir šāda te soma. Varbūt atceries to metaforu, ko es minēju šajā video par efektu pedāļu izmantošanu kā kosmētiku, negribu pārdozēt, tad manuprāt diezgan simboliska soma, kurā viņus uzglabāt. Nu, paskatāmies, kā viņi šajā ietilps iekšā. Un jā, ļoti labi. Un tāpat
principā paliek mazliet pāri vieta šim te pašam strāvas adapterim. Mierīgi var ielikt iekšā un aiztaist ciet, un mazs, kompakts pedalboards. Šajā somā tur vēl ir papildus nodalījums, kurā var kaut ko vēl ielikt iekšā. Es ievietošu tur iekšā, ja tu atceries, man teicēja no prepariem, 2 ir 1 un 1 ir neviens, rezerves šādu te vadu, lai gadījumā, ja kāds no tiem vadiem beidz strādāt, uz vietas ir arī rezerves vads. Protams, tādā somā var ievietot arī vēl kaut ko, kas ģitāristiem mēdz pazust reizēm, piemēram, mediātoru. Un lūk, šādi te mierīgi var ielikt iekšā savā ģitāras somā, ja negribu likt somātiņu, kur šāds te tu var, piemēram, šādi te paņemt un iet pa ielu. Neviens pat nenojautīs, ka tev tur ir efekta pedāļi un domās, ka tas vienkārši fashion boy, un tev tur iekšā ir kosmētika. Tad, ko vēl mēs tagad varētu aplūkot, ja jau mēs esam pie viena šo pedalboardu pabeiguši, ceru, ka šis iedvesmos kādu varbūt arī uztaisīt savu pedalboardu vai savu kolekciju papildināt vai uztaisīt backup pedalboardu. Un ja tā var atstāt kādu komentāru, bet tas, ko mēs tagad izdarīsim, vienkārši vizuāli paskatīsimies tos formu faktorus, salīdzinot 1:1. Un tas, ko mēs šeit redzam, ir dvielis, kurš aizsadz manu šī brīža to lielo pedalboardu, un iemesls, kāpēc šeit virsū ir dvielis, ir tas, ka es viņu pārāk bieži nemaz nelietoju, man vienkārši negribās, lai viņu krājās putekļi, kā arī, ja šeit to somu, pieņemsim, aizvērtu ciet, tad tas dvielis iedod ekstra amortizāciju, un, manuprāt, tā ir laba lieta, ja sevišķi tu rūpējies par pedāļiem. Lūk, tad šeit ir tas pedalboards, ko es neizmantoju, atsevišķi ir loopers, varbūt te būtu arī vaha pedāls otrā pusē. Un, kā tu redzi, šis arī ir diezgan jau pat kompakts, šis formas faktors, pat salīdzinoši, varbūt tu esi redzējis, ir arī lielāka pedalboardi. Un šeit man ir izdevies viņu to visu ļoti kompaktu savienot tādā variantā, ka tu vari vienkārši atnākt uz koncertu un atvērt vaļā šo datorsomu. Te ir vēl lietus aizsags. Ļoti svarīgi, manuprāt, rūpēties par pedāļu kvalitāti un paredzot to, ka varbūt lietas tu vari viņu uzlikt pāri un tev ir ekstra drošības sajūta. Un es nezinu, vai tu to redzi vai nē, bet viņš nav pavisam plakants. Viņš ir mazliet tādā kā iepaceltā leņķī, un tas to panāk vienkārši tā, ka šeit apakšā esmu nolicis šādu te vienkārši, lai dabūtu leņķi mazliet vairāk, un kad es spiežu, man patīk, ka otrā līnija ir mazliet augstāk. Un tālūk, un tāpat arī šādu pašu pedalboardu, kur tu šeit redzi, nemaz tik ļoti bieži negribās nesāt apkārt šajā te atsevišķajā somā. Bet, ja mēs salīdzinām ar šo te, tad pats var redzēt, ka šo te izmēru atšķirību. Ka es pat varu izņemt viņu ārā. Uzlikt virsū. Es teiktu, ka atšķirība ir diezgan liela. Tur redzēt, varbūt šādu nolieto stabili, var teikt, ka vismaz uz pusi mazāks, bet vēl vairāk. Un ar šādiem 3 pedāļiem mierīgi var iziet cauri kaut kādam basic koncertam. Tālūk, tad, ko mēs varam vēl šeit paskatīties par šiem pedāļiem. Šajā video es nedemonstrēšu šo skaņu un tā tālāk, bet īsumā, ko mēs šeit redzam, tad pa pedāļiem šis ir Yojo Taichi. Tas ir viens no maniem jaunākajiem pedāļiem. Šis pedāls principā ir Dumble klons. Protams, ka viņš neskan ne tuvu tam kā īstais Dumbles, bet
Nu, jebkurā gadījumā. Tad šeit šis ir jaudīgāks, šis vairs nav, šis ir vienkārši overdrives, šis jau ir jaudīgāks, tas ir distortions, tad gribas jaudīgāku skaņu. Tad pēc tam man signālķēdē nākamais ir šis tube screamers, bet es viņu vairāk izmantoju kā boostu. Ja man gadījumā kāds no šiem diviem arī abi kopā saslēgt, ir jāizsat cauri miksam, tad ar šo mierīgi to var izdarīt. Vai arī, ja tu spēlē cleanā, ja viņu nospiedīs, viņš arī aktivizēs clean skaņu jaudīgāk. Tad pēc tam tālāk, tad citā signāla ķēde, viņa ir mazliet viltīgāka, tur varbūt tev liekas, ka šis ir pirmais īstenībā, tu redzi, Vācijas sāks no šejienes, vienkārši tas ir izvietojums. Pats signāla ķēde mazliet atšķirās, to sīkāk nestāstīšu, bet tad šis ir digitālais delejs. Tad nākamais šeit ir oktāvers, viņam ir arī distortion režīms, ja grib spēlēt distortionā oktāvs. Un šis šobrīd, man liekas, ja es nemaldos, man noregulēts tādā režīmā, kur viņš range ķer, ja piemēram nospēlēt kaut kādu akordiņu zemāko notu, viņš mestu oktāvu zemāk, bet pārējās nemest. Tas vairāk varētu būt, ja spēlēt kaut kādā duetā vai mazākā sastāvā, bet ja spēlēt, piemēram, pilnas grupas sastāvā, es varbūt šo nemaz neizmantot, vai arī tad viņu pārregulēt tā, lai viņš ir oktāvu drives. Vai kaut kādā ratā gadījumā sākt spēlēt tādas smagas oktāvas. Šis ir ļoti specifisks pedāls. Es nezinu, vai kāds vispār ir dzirdējis par tādu. Tas super shifters. Nu, viņš tāds ar visādiem šizīgiem efektiem. Es neatceros, kā man viņš tagad ir noregulēts. Man liekas, ka man viņš ir noregulēts šis met uz oktāvu uz leju. Man liekas, šis ir noregulēts tā, ka viņš met tikai oktāvu uz augšu un apakšējo oktāvu vispār neskan. Viņš taisa tādu dīvainu, tādu kā ērģeļu skanējumu, kur varbūt tik pa laikam var iemest iekšā, un tad ir interesanti. Nu, tad vienkārši korusiņš un reverbs. Un tas, ja pēc tam varētu šeit aiziet tālāk uz looperi. Un tā kaut kā. Un arī šajā somā priekšā ir papildus backups. Te ir arī rezerves stīgas, ja gadījumā kāda stīga plānākā stīga pārplīst, tad ir rezerves variants. Nu, tāds formu faktors. Paskatīsimies, kā šis pedālboards ietilpst iekšā manā galvenajā ģitāras somā. Un kā bonusu es parādīšu arī to, kas ir atrodams manā galvenajā ģitāras somā, ko es izmantoju. Man ir arī cits, bet šī man ir gadu laikā pierādījusi, ka visusticamākā no visām somām. Un jā, visu, kas ir šajā somā, es nerādīšu, jāsaklabā mazliet mistērija, bet nu paskatīsimies, kas mums te ir atrodams. Tad šeit ir rezerves stīgs. Šo mēs nevērsim vaļā. Tad, ja mēs paskatāmies šai somai otrā pusē, īstenībā, es nezinu, vai var redzēt, bet šeit iekšā ir lietus aizsargs. Vai, kur viņš ir? Palūkosim, kas mums vēl šeit labs ir. Tad, ja mēs atveram šo galveno nodalījumu, tad te ir pašas galvenās lietas, kas man ir vajadzīgas, kad es dodos uz koncertu. Tas ir maz tāds nazīts metamie naži saliekamais, ko var piestiprināt pie jostas. Šim ir tāds interesants fiksēšanās mehānisms. Tā, kas vēl tāds? Moraknivs. Arī ar foršu uzglabāšanas māksli. Šis ir tāds lielāks, kārtīgāks. Šis ir ar tādu, es nezinu, kā latviski to sauc, pusautomātiskais atvēršanās mehānisms. Tad tālāk šāds te. Šis laikam bija, jā, Smith & Wesson
Varbūt kāds zina par tādu kompāniju. Tālāk. Vēl viens moraknivs, mazliet citādāks kā tas iepriekšējais. Tas vēl tāds. Nu, un tad, ko mēs šeit vēl varam atrast, šeit ir iekšā sānā, šis ir nošs statīvs. Tad te es liktu iekšā notas. Šeit ir planšets nodalījums, bet man šobrīd te iekšā ir šāda kastīte. Viņā iekšā ir, es nevēršu visu vaļā, bet šeit ir gaismiņa, ja ir slikts apgaismojums uz nošu pults. Šeit iekšā ir inerģu monitori, un šeit ir tāds kā monitoru, kā to nosaukt, tāds kā pastiprinātājs. Varbūt tas var parādīt. Restīvi kaut kas pie kā var spraust klāt tos monitors. Jā, tāds tā. Backup austiņas. Tas, ko es teicu par 2 ir 1 un 1 ir neviens. Un šeit ir vadi, vēl backup mazie vadi. Tas pats teiciens joprojām saglabājās. Šeit ir galvenie, šeit ir vadi. Jā, vēl viens backup vads ģitārai. Nu, un tad tas mirklis, kuru mēs varam uztaisīt kā šo te zīmīgo, kas bija arī šī te video doma, paskatīties, vai šis pedalboards ietilpst arī somā. Kaut redz, šī soma diezgan piepildīta, bet šeit izstāsta tieši kā uzlietas. Un viss nepieciešamais vienā somā. Mierīgi var staigāt apkārt, varbūt pat braukt ar moc un tā. Tāds lūk video, kurā es padalījos ar savu galveno pedalboardu, parādīju, kā uztaisīt mazāks formu faktors pedalboardu. Ceru, ka tu iemācījies kaut ko jaunu, varbūt kādu no jums iedvesmos uztaisīt arī savu boardu. Ja šis video tev likās interesants vai noderīgs, vari parādīt man atgriezenisko saiti, atstājot kādu komentāru, pasniedz arī nodarbības šobrīd. Tev ir interesi apgūt ģitāru spēli pie manis, var uzrakstīt man ziņu sociālajos tīklos. Tas šajā video arī viss, un atā.